Sveiki! Pateicoties Latvijas tā sauktās sabiedriskās televīzijas pūlēm, liela daļa Latvijas iedzīvotāju pašlaik jau ir informēta par to, ka šo trešdienu sākās tiesas prāva jau kārtējā, manuprāt, 4. vai 5. piedodiet, rēķins sajucis, apsūdzībā šoreiz par to, ka es lūk prokuroras Santas Bergas ieskatā mantkārīgu iemeslu dēļ esot sarakstījis un publicējis 2 grāmatas saistībā ar mentu zaņķi, hienu bandu, bēdīgi slavenā bunkus slepkavību un visa šī mentu zaņķa saukšana ar organizēto noziedzību. Droši vien, ka no prokuroras Bergas viedokļa, droši vien mantkārīgi iemeslu dēļ, ņemot vērā, ka droši vien tāpat mantkārīgi iemeslu dēļ prokurora Santa Berga dodas uz darbu un mantkārīgi iemeslu dēļ liekas gultā ar vīru vai kaut ko citu, nav mūsu darīšana. Ne par to runa. Runa par to, ka pateicoties Latvijas sabiedriskajai televīzijai un tās sižetam tagad liela Latvijas iedzīvotāju daļa tagad zina, ka manā ieskatā vienotības vēža propagandonu Latvijas televīzija smird. Tāpat kā smird tās propagandoni. Un šajā sakarā man ir uzdoti jautājumi. Kā tu tā, Lato? Es saprotam, ka dzīve ir tāda, ka jau sāk lamāties pilnīgi visi, bet šitā tiešajā ēterā Latvijas televīzija, kura apēda 60 vai 70 vai cik tur miljonus mūsu nodokļu maksātāju naudas gadā. Kā tu šitā? Atbildēšu. Pirmkārt, tas mans viedoklis par Latvijas televīzijas propagandonu smirdēšanu nav nekas jauns. Ja esat aizmirsuši, tad pirms pāris gadiem viens no šiem propagandoniem pat uzrakstīja danosu policijai par to, ka es lūk viņu esot nosaucis par nemazgātu, netīru, kaut kādu prostitūtu. Man nācās rakstīt paskaidrojumus, kurus es arī publicēju. Es aizmirsu, kā to personāžu sauca. Puņķicāns, Murmicāns, Mormiškāns, kaut kāds tāds bija. Lūk, un acīm redzot, tas viss beidzās ar to, ka policija izsauca šo te Mormiškānu sniegt liecības klātienē, aizspieda degunu un saprata, ka, tam noziedzniekam Lapsam ir taisnība. Kas interesanti, šajā tiesas sēdē, uz šo tiesas sēdi šis Mormiškāns atkal bija atsūtīts, bet laikam saprotot, ka atkal nav mazgājies vai iepriekšējā dienā lietojis nezinu ko, turējās no manis pa labu gabalu. Un arī izskatījās, ka lielu kameru viņam vairs neuztic, bija iedota nabadzīņam kaut kāda mikroskopiska kameriņa, ar kuru viņš man, cilvēks degradēts, ko lai dara. Arī par to nav runa. Runa ir par to, ka tā tad jau toreiz es skaidri pateicu, ka šie te propagandoni smird. Lielākoties pārnestā, reizēm arī tiešā nozīmē. Un kā tas gadījās, ka jau nākamajā dienā pēc šī mana paziņojuma par to, ka Latvijas televīzijas propagandoni smird, šī pati Latvijas televīzija parūpējās par 100% pārliecinošu apliecinājumu. Tātad īsi un konkrēti. Viss sākās ceturtdienas rītā, kad ministru prezidents izstrādājams nekompetentā stulbene Evika Siliņa Latvijas televīzijā, acīm redzot, nebija saskaņojusi jautājumus, un kad viņai pajautāja par maznozīmīgo no premjera viedokļa jautājumu par degvielas rezervēm, Siliņa pakasīja aiz auss vai vēl kaut kur un paziņoja, ka viņa cipurēs tā nevisai, bet ka Latvijā esot lielas labas degvielas rezerves. Vairāk kā 300 tonnu, un tagad es citēju precīzi. Vairāk kā 300 tonnu. Protams, varētu domāt, ka arī miljards tonu vairāk kā 300, bet pateikts tika tas, kas tika pateikts. Ko ar šo skaitli acīm redzami absurdo, nekompetento, stulbo skaitli izdarīja Latvijas sabiedriskā televīzija un tās propagandoni,
kuriem šo 50, 60, 70 miljonus eiro gadā maksā, nebūtu jau ne tāpēc, lai viņi skatītos nekompetentām stulbenēm siliņām uz nagiem. Viņi uztaisīja infografiku, un ielika Evikai Siliņai mutē jau pilnīgi citus vārdus. Ka Latvijas degvielas rezerves esot vairāki 100 tonu. Tas tika pasniegts kā Evikas Siliņas citāts. Un vienkāršā valodā tas saucas īsi – meli un manipulācija. Smirdīgās Latvijas televīzijas prostitūtas, izkalpojoties savas klientes priekšā, izdomāja, ka stulbajiem Latvijas televīzijas skatītājiem var pasniegt citu versiju par to, ko tad Siliņa ir teikusi. Tātad melīgā Latvijas televīzija pārvērta 300 tonnas par vairākiem 100 tonu. Bet tas nav viss. Īstā smirdoņa vēl ir tikai priekšā. Pēc tam, acīm redzot, Latvijas televīzijas prostitūtas no savas klienta, vai nu tas ir ministra prezidentas birojas vai kas cits, dabūja iekšās, bez kāda vazelīna vai citiem lubrikantiem, un centās labot, ko nu spēja. Un labošana izskatījās tā, ka jaunais ieraksts, kas joprojām šorīt vēl ir atrodams Facebookā, Latvijas televīzijas ziņu dienesta prostitūtu kontā, tagad skan tā, ka Evika Siliņa lūk esot runājusi, esot teikusi vairāki 100 000 tonu. Visi šie fakti, ko es minu, ir viegli pārbaudāmi. Es esmu publicējis gan attiecīgo Siliņas intervijas fragmentu, gan abus Latvijas televīzijas ierakstu, screenshotus latviski sakot. Un tātad Latvijas televīzija un tās vadība un tās konkrētie darbinieki, pie tam domāju diezgan daudzi, smird un ir lēti pērkamas melīgas prostitūtas. Kas jums melo, kas melo stulbi, nepārdomāti, pat nerēķinoties ar to, ka ekrāna otrā pusē ir cilvēki ar smadzenēm un saprātu. Evika Siliņa pasaka vairāk kā 300 tonnas, Latvijas televīzijas melīgās, netīrās, smirdīgās prostitūtas sākumā jums samelo, ka Siliņa ir teikusi vairāki 100 tonu, un pēc tam šīs melīgās, smirdīgās Latvijas televīzijas prostitūtas jums jau samelo vairāki 100 000 tonu. Jūs jautāsiet, kāpēc viņa tā dara? Tāpēc, ka prostitūtas ir tādas. Prostitūtas ir domātas tam, lai pārdotos, lai paplestu savas atveres klienta priekšā tad, kad vajag un tā, kā vajag. Tāpēc, kad nākamreiz kārtējā Latvijas televīzijas propagandone atkal nāks pie manis, un es atkal viņai atbildēšu, ka jūs smirdat, atcerieties kaut vai šo gadījumu un nebrīnieties. Un ņemiet vērā, visa šī te melošana notiek par jūsu naudu. Tas, lūk, ir augstākais prostitūcijas sasniegums. Visu labu!